pateikt, ka lai neizlikt komandas. Un Roberts Miksons, kurš arī dodās uz Rotterdamu, kā teikt, nu, šodien nespēlēja, jā, bet mums bija jāizspēlē, lai būtu 8 komandas, un mēs nevaram redz, kā Eža ātrie jaunie Eža pārtvēra bumbu, un jau pirmais piezīmējums, mēs varējām to redzēt, labs tvēriens, ko nozīmē regbijā labs tvēriens. Labs tvēriens, bumba nokrit uz priekšu, bumba pacelt un ātras skaņas un aizskrien un piezīmējums. 5-0. 5-0, LMT Eži izvirzās vadībā šajā spēlē pret Jūrmalu. Nu, Eži ir ļoti izteikti favorīti šajā duelī. Jā, viņi ir ātrāk. Daudz pieredzējusi šāka komanda. Un realizācijas sitiens. Jā, ļoti tik krūtu, es jau gribēju teikt iepriekš, nu šīs droši vien, ka nav, bet Dairis Baranovs parāda augstu meistarību. Šādus, nu tas ir pasaules klases meistarība, lai šeit iesīt tev, jā. Bez pārspīlēm ļoti, ļoti sarežģīts realizācijas sitiens, šis realizācijas drop sitiens. Un Latvijas U19 izlases kapteinis, vai ne? Dairis Baranovs to arī realizē. Viņš arī komandas LMT kapteinis jau. Jā, nu labi. Viens no vadošiem jauniem spēlētājiem. Jā, viņš ir Latvijas izlases kapteinis un viņš ir ļoti aktīvs tā kā no jaunās paudzes tādiem, nu, cenšoņiem. Arī viens no jaunajiem tiesnešiem regbijā, kas sāk jau... Iesaistīsim, arī ar vairāk tiesnešu problēmas mums ir, jo tiesneši paliek vecāks un gribās, lai, jo saka tā, 7-niekā ļoti daudz jāskrien pa laukumu, ja tu esi vecāks, tā ir ļoti grūti, jā, nu, izskredīt visu tos laukumus. It sevišķi šādā karstā laikā. Nu, 5 mači viņam jānotiesā dienā ir, jā, tur spēlētāji arī tā, ka... Nu, ko, mēs redzam standarta situāciju, tā saukto koridoru izspēli, jeb sānautu. Bumbi jāiemet pa vidu, tas ir Ežiem izdodas. Spēlētājs tiek pacelts, nolaists zemē, un Eži ievada uzbrukumu. Tā tas regbijā notiek, gan regbijā 15, gan regbijā 7. Nu, redz, ko ātras skrējiens, ja noķers, tad jau... Nu, jāsaka, ka mums daudzi spēlētāji, kas ir Jūrmalā, kā Aleksejs Manovits ir jaunais sev, Edgars Zvēriņš, Kārlis Beļevičs. Tikmēr Eži, nu vai aizies? Jā, viņu droši vien. Aiziet. Un vēl viens piezīmējums LMT Ežiem. Tas bija 3. numurs, Toms Preje. Toms Preje, jā. Rezultāts 12-0. Un Dairim vēl viena iespēja parādīt savu meistarību. Jāsaka, kad šo spēli tiesā laukumā Normunds Bondars. Galvenais tiesnesis, mums Latvijas tādā, nu, elites tiesneši ir 5, tā varētu tādas, kas saukt Karls Sarkans, Raimonds Priednieks, Renārs Reiniks, Normunds Bondars. Un Igors Bucēņis. Igors Bucēņis, bet tad jāpien vēl arī Armands Višņevskis, bet ģimenes apstākļi dēļ šodien nevarēja mums palīdzēt jau Armands. Nu, bet toties citas reizes viņš mums izlīdz ar savu tiesāšanu. Nav daudz, bet visi tiesneši pieredzējuši un jau nosauksim no vidējus gados vai gados, jā. Pats galvenais ļoti lojāli Latvijas regbijam. Vienmēr cenšas ierasties un notiesāt sacensības. Daudz viņiem, protams, tiek pārmests, kā jau vienmēr tiesnešiem sportā. Bet viņi ir klāt un tiesā. Tikmēr vēl viens piezīmējums LMT Ežiem. Jā, nu pavisam neveiksmīgs tvēriens. Jānis Kalniņš. Juris, jo ziniet, kad bumba ir... Un precīzi arī realizācijas sitiens. Jānotver un viņi nedrīkst spēlē krist uz priekšu. Pašlaik bumba atkrīt no rokām. Ežu spēlētājs jau bija klāt un ātrs skrējiens. 19-0. Jau pirmajā puslaikā Eži ir iemantojuši ļoti pārliecinošu vadību. Skaidrs, ka... Nu, viņi jau bija favorīti izteikti. Viņi bija favorīti. Nebūsim naivi, gan jau, ka pārsvars kļūst tikai vēl lielāks, bet, nu, Jūrmala visu cieņu ir izlikusi komandu. Šiem jauniem spēlētājiem tā ir neatsvarama pieredze. Nu, šādas spēles. Nu, bez bumbas jau, jā, tīrs sots, bet tīrs sots spēlētāji bez bumbas vispār nedrīkst ņemt. Un ja viņš būtu palicies gaisā 2 minūtes momentāli, jā? Nu, ja viņš ķert bumbu un palicies gaisā, tā ir rupi spēle. Atceries spēle, Ulda Saulīti. Jā, Latvija-Horvātija. Latvija-Horvātija tikai 1 centimetrs varbūt bija. No zemes atrāvies. Jāsaka arī vēl viena lieta, kad viņu treneris, tas, kas bija šos pēdējos 2 gadus trenējis komandu, Dāvis Zagorsks, devies uz Angliju, iegūt regbija zināšanas. Un līdz ar to tas arī nav, kad treneri pašlaik nav. Nu, ko Jūrmalai ļoti bīstams uzbrukums, un šīs ir Kristiāns Garančs. Tas ir un izdodas arī piezemēt bumbu. 19-5 Jūrmala gūst
savu pirmo piezīmējumu šajā spēlē, var redzēt ļoti priecīgi par to, uzvilkt, pozitīvi uzvilkt. Daniels Garančs, jā, es pareizi pateicu, viņš ir ātrs, ir ar Vikletiku draugos, viņš ir, kas ir Un precīzi ir realizācijas sitiens. Studenti izlasē dosies arī uz Rotterdamu. Tur viņam šis ātrais skrējiens stipri noderēs. 19-7, Jūrmala. Vismaz jau no viena viedokļa viņi nav sausā, ir piezemējums, tas priecē, un tas puišiem varbūt dos arī kaut kādu maz to spēciņu vēl pacīnīties, ka mēs vēl varam. Jāsaka arī pirms tam, Aleksejs Maslatkovičs labi situāciju izvedoja. Labi, Dītriks nospēlēja, Dītriks Gailis, bet nedabūja bumbu, bišķi īsāk būtu labi, bet 10 metru. Es regbijā ātrumā, tie, kas kā skatās septiņnieki, visi jaunieši var to saprast, ka drīkst ķert tikai spēlētāji, kuram ir bumba rokā. Un tikai to var. Viņam ir bumba jāpiezemē pretkustībā, redzēt, kā atstāties pretkustībā ir ļoti grūti, un piezemējums un LMT Eži gūst kārtējo piezemējumu. 24-7, un Dairim Barānovam atkal pat labākā iespējamā iespēja pa vidu, jā. Gūt realizācijas sitienu vēl 2 punktu Ežiem. 26-7. Spēle ir atraktīva. Tā nekā abas komandas ir gados ļoti jauns un spēlē aktīvu regbiju. Tur 17-18 gadīgi spēlē Jūrmalā, ir tikai viens vecāks Juris. Tāds, kas veido komandu arī Liepājā. Sākot tas bija Vallē. Viņš ir jāatzīmē ar savu tādu... Tas ir numur 10 Juris Liepa, 29 gadu viņam. Ļoti apbrīnīgs. Regbi mīlošs cilvēks, no tādiem arī veidojās viss kopējā sabiedrība. Es vēl Māri var tev vēl piebilst un pareklamēt, ka nākamajā sportavīzes numurā, kas nākamdien iznāk, ir tieši arī raksts pa Juri Liepu, tā kā... Kā ir izpilnījies sporta avīzē? Malacis, es jau tikai Juru var teikt. Juru mēs tiešām varam uzteikt. Absolūti unikāla personība Latvijas sportā un regbijā, par to varēsiet izlasīt. Pirmais puslaiks, jā. Pirmais puslaiks beidzies, rezultāts 33-7, ja ne... 3-3-7. 33-7. Pārsvars ir tāds diezgan jau skaļš, un diez vai varēs Jūrmala ko mainīt, jo pie tāda rezultāta ir ļoti grūti un jābūt spēkam, un šī ir pēdējā spēle. Varam to teikt, tā ir 4. spēle, un 4. spēle šādā karstumā, kad ir tik grūti. Tie, kas ir spēlējuši, tie zina, ko tas nozīmē. Arī, ja nav šāds karstums, ko nozīmē 4. spēle regbijā 7 vienā turnīra ietvaros. Šodien jāatzīmē, ka labākajām komandām, kas spēlēs gan pa 3. vietu, gan pa 1. vietu, būs pat 5 spēles sakrājušās. Tas ir pa daudz. Tas ir pa daudz, varētu piekrist tev. Tas pavisam noteikti ir maratons. Es pat konsultējos pirms sacensībām, jo esmu šīs sacensība arī galvenais tiesnesis. Kas tik tu mums te neesi, Māra? Nē, es esmu visu laiku bijis 1., 2., 3. nāks jaunāk, tad viņi būs. Bet es domāju no tā, lai puišiem nebūtu slikti ar veselību, kā būtu. Ir ilgāks pauzes, to mēs arī šodien esam izpildījuši. Un ūdeni atvēsinām un daudz dzeram to ūdeni. Tātad ar komandām, ar kurām es konsultējos, runāju, kā būtu, ja mēs pat pamazinātu laiku. Nē, nekādā gadījumā, kā teikt, visi bija spēlēt griboši. Tas priecē vienam. Protams, ir sezonā nevēlt ir tikai 3 Latvijas čempionāta posma, regbijā 7, vēl ir Latvijas kausa sacensības, tās jau ir notikušas. Šis ir 2. posms, Eži tikmēr atkal aizies. Ļoti spēcīgs spēlētājs iet, parādīja savu... Numur 16, Mārcis Riekstiņš un piezemē. Piezemējums tāds. Ar lēcienu. Ar lēcienu varbūt ne visai iznāca lēciens, bet piezemējums ir piezemējums. Es domāju, viņš mēģināja salto apmest, taču ne. Ir gan mums regbijā arī tādi, kam patīk šādi pazīmēties. Ar salto piezemēt bumbu, tos gan mēs redzam bieži vien tādu 2. līmeņa sacensībās. Jā, bet es redzēju Geto gaimā, tur bija tādi numuriņi izmesti vienreizēv, jā. Es pat nobrīnījos, ka tāda akrobātiski var ar bumbu un salto. Tā kā... Spēlētāji trenējas un ir fiziski pietiekami attīstīti, lai ne to vien izpildītu. Precīzi bija realizācijas sitiens 43-7. Eži turpina kāpināt savu pārsvaru. Labi, vēl atdev. Ko, Jūrmala spēla kāju? Vai izdosies pašam? Izdodas pašam. Un tagad iespēja aiziet pa malu, spēlē ar roku. Un aizies. Tiešām aiziet un uz vidu, uz centru. Nē. Vēl tas bija pirms piezemējuma zonas. Viņš neredzēja, puisis neredzēja, kaut kur ir nokļūdījās galīgi.
saķērs galvu. Saķēr galvu, tiešām regbijā mēs neredzam. Šī spēlē tas neko neizšķir, lai nepārdzīvo puisis sev, ja? Viņš jau bija ieskrējis. Te varēja, kad Juris varēja viņam pabļaut aiz muguras pateikt, dot piespēli vai kādu līniju šeit. Jā, nu šāds kļūdas mēs bieži neredzam regbijā, bet redzam ik pa laikam. Tās līnijas laukumā ir diezgan daudz, un spēlētājs gara reida veids domāja, ka ir jau ieskaits laukumā, bet īstenībā viņš bija tikai dažus metrus no tā, piezemēja bumbu. Nu neko, bija lieliski iespēja Jūrmalai gūt 5 punktus. Nekāds būtu starpība būt mazāk. Nē, nu visvairāk mār žēl jau pašu spēlētāju, kurš teicam nospēlē ar kāju, teicam pats noķēra bumbu. Pēc tam labs reids pa malu, atgrūda ar rociņu, viss izdarīja. Uz ātro Danielu, bet tas bija sitiens autā, nevis uz ieskaits laukumu. Es redzu, kā Daniels prasa, dodiet man bumbu, es zinu, ka viņš ir ātrs sev, ja uzsist būtu precīzāk, būtu varbūt piezīmējums. Kas tad mums nākošā spēle? Nākamā spēle, jo mums jau būs pirmais pusfināls. Jā, tad pēc tās arī vēl viens pusfināls, tad atgādījumi pusfinālu. Mums šodien ļoti saistoši. Vispirms Garkalna Livonija pret Miesniekiem. Pēc tam sporta klubs Ovāls Hurakan Livonija. Jā, nu es saprotu, ka Livonijas komandas abas divas ir stipras. Tomēr, kā arī protams, jā. Viņi ir pastiprinājušies, priekšsacīgs viņiem tas tā liels problēmas neradīja. Kaut gan tik viens zaudējums bija LLU. Pārsteidzošs zaudējums, jā. Pārsteidzoši LLU bija saņēmusies un diezgan pārliecinoši uzvarēja. Tā pietiekami daudz ir spēlētāju resursu Livonijas klubam. Pat vienu momentu bija 17-0, tad 17-10, nu tad beigas jau. Mēs mazliet sajaucām, nākamā spēle būs Hurakan Livonija pret Ovālu un tad Miesnieki pret Garkalna Livonija spēles. Tas nav tik būtiski. Šīs abas pusfināla spēles būs, cita pēc citas. Un, nu, tās noteikti būs ļoti kvalitatīvas un skatāms, tomēr tās ir Latvijas vadošās komandas regbijā 7, tie ir 3 lielākie klubi. Jā, bet Jūrmala ir atkāpusies, tagad sākus ir mazliet jau kontrolēt bumbu. Izmet no. Ko tad it kā uz zemes, pa ilgi it kā. Nu, it kā pa ilgi. Varētu būt, jo var uzreiz momentāli dot. Viņš uzskatīja, ka pa ilgi bija Normunds Bondars un bija dažādi. Nu, te nu, es 3 pret 1 un neiz tehnisks brāķis. Jā, bet bumba autā, redz, uzvarēja tādu situāciju. Nu, redzējām, Mēģi ļoti viegliprātīgi nospēlēja. Principā izgāja 3 pret 1. Jūrmals spēlētāji. Šeit arī varēja aizskriet un piezemēt. Tur arī varēja būt kļūdīts. Tā jau ir, tas no tā jau viss sakrājās sev, ja? Jūrmala ir saņēmusies, kā var teikt, un es ceru, ka vēl vienu mēģinās jo šī ir pēdējā spēle Jūrmalai jau, ja? Vismaz vienu piezemējumu vēl spēs gūt spēki jau ir tik tiešām pamēģiniet tādos grādos. Nu šeit redzējām, tiesnesis fiksēja, ka bumba nebija iemesta pa vidu šajā koridorā. Tā tad ir tieši pa vidu bumbai jābūt. Tiesnesis Normunds Bondars fiksē, ka tā nu viss nebija. Un cīņa. Tad regbijā 7-3 spēlētāji cīņā, nevis 8, kā regbijā 15. Eži nodemonstrēja. Labi, tehnika nodemonstrēja, bet pašreiz... Nu, te dažādi varēja būt, kā jau bombas kontrola kaut kāda bija, kaut kāda nebija, varēja dažādi varēja nospilgt arī, kas spēle ir uz priekšu. Ne jau piespēle uz priekšu, bet spēle uz priekšu. Viņi ļoti pārliecinoši jūtās, ka tu esi priekšā 30 punktus jau, ja? Tad var arī nogrūst un nav jau viņi, kas ritīgi to spēcīgo vīru. Ko vēlreiz Mārcis Riekstīņš? Ko tad darīs? Nu tagad liekas, nē, šoreiz nē. Šoreiz Mārcis nelec, otrais piezemējums viņam šajā spēlē. 45 pret 7. LMT Eži vēl vairāk palielina savu pārsvaru. Nu, 7. vieta, ko viņš šodien iegūst, galīgi nav tas, pēc kā viņš brauc uz šajien. LMT Eži varētu būt pa pāris vietām augstāk, pēc viņa tās spēki. Bet jāsaka, man tā godīgi ir, reizēm viņi nespēlē to 7. Kaut gan viņu spēle tieši būt 7. Viņi ir viegli, ātri spēlētāji, ja? Un viņam nevajag spēlēt tā spēku. Viņi nevar apspēlēt ar spēku šīs spēcīgās komandas, kas tur ir Ovāls, Livonijas, Miesnieki, nu, tāds servis Miesnieki, ja? Un viņi centās ar viņiem it kā nebaidīties un iet tādā spēkcīņās. Tā nav viņa spēle. Nu, vismaz es tā kā to redzu. Jo katram jāizmanto savu resursi, kas tev ir dots komandā. Savu trumpi, jā. Nu, jā, nu. Bija precīzs arī realizācijas sitiens. Atkal Dairis Barānovs pievienoja savam kontam vēl 2 punktus. 47 pret 7. Jau 40 punktu pārsvars. Nu, dzirdējām tauri, tas nozīmē pēdējā bumba šajā spēlē. Nu, iespēja vēl vienu piezemējumu gūt.
Nu, jā. Bija iespēja gūt Jūrmalē, pārķēra piespēlējuši un numur 14 Jā, nu, Elvis Ciliņš noslēdz šo spēli ar piezemējumu. Jā. 52-7 un Dairis vēl izsitīs realizācijas sitienu. Mēs varējām redzēt ļoti daudz piezemējumus dažādos stilos. Vienu Jūrmalu līniju sajauc vienkārši. Jaunais spēlētājs, 17-gadīgais septiņnieks tikko šogad vispār sāk spēlēt. 54-7 spēles gala rezultāts. Apsveicam komandu LMT. 7. vietu apsveicam Jūrmalu ar cienīgu dalību. Jā, mēs nenoņemamies no čempionāta ar visām tām grūtībām, kad studenti brauc uz Eiropas čempionātu. Nu, iedomājies, ja 5 spēlētāji tev būtu tāda Daniela līmeņa, kas skrēja. Jā. Tā būtu daudz sīvāk šī spēle. Es nevaru pateikt, ka mēs te uzvarētu, bet mēs dotu daudz lielāku spēli. Bet noskatāmies jau regbiju ar mazām asinīm.